diafragma? Jā. Nu, viņš atbild tā parasti kāds, ka nevis no tiem, kas redzi, kāpēc vispār elpošanas stimulējums, nu, ko saka, ka vajag nomierināties, tad pirmais saka elpošanas stimulējumi. Un līdz tāpēc, ka tas nervs valgus, nu, viņš tur iziet kā kraniālais nervs no galvas, bet tas nav tik tur, es tik detaļēju nestāstīšu. Bet vienā cikā viņš iet arī caur diafragmu, un diafragmu tu ritmiski elpojot, tu viņu masē. Tu nervu. Nu, tu kā tu sāk ritmiski elpot, tu pirmkārt arī atbrīvo to diafragmu, un viņš sāk masēties, un tad ieslēdzas. Tas zinat, kad ir tā, ka viņš elpot, un tāds mierīgi atnāk. Nu, tie, kas ir elpojuši var tieši pretēji. Un tad viņš tāds kā novad viņu, nu, tā kā tieši viņus tā kā spazmēt, bet arī aiz tā var dabūt to pašu atslābu. Jo tu arī masē var izskliegt. Protams, ka elpa jau cieši saistīta ar balsi. Tātad par diafragmu, kā jūs te teicāt, ka tas ir vēderplēva? Nē, gluži nav vēderplēva, bet tas viņš saprots vēderdormu. Un viņam ir tā kā cīplēni centri. Nu, centriņš ir cīplēnais, tāds cīplēnais centrs. Bet vispār viņš ir muskuls. Muskuls, jā. Mums šeit viņš izskatās tāds pupolniņš. Mēs šodien arī viņu katrs pats sev atraustīsim. Jā, viņš ir muskuls, jā. Viņš ir galvenais, principā varētu teikt, galvenais jelpas muskuls. Un tā kā tas, kurš palīdz veikt, jo viņam saraugoties notiek ieelpa. Nu tā kā ir centri, kas stimulē smadzenēs, viņas dod stimulu, kā patiesībā kā CO ir par elpu, dod stimulu, un tāpēc viņš saraujas un visu laiku strādā. Jo tad, kad viņš nestrādā, tad nav labi. Tad beidzās. Jā, ko viņš ir uzvarīt? Jā. Tad, kad ieelpo, tad viņš saraujas, iet uz leju. Jā, un tāpēc vēders paliek apač. Nu, kā mēs sakam, ieelpā vēders ir apač. Tāpēc, kad ieelpā tas līd uz leju. Sasviež visu vēders. Jā, vēders tā kā iziet uz ārā, jo viņš tā kā patot krūšu, kur ir vieta, un viņš tā kā, jā. Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Tāpēc pirmais, ko pamēģinām, katrs pats sev uzliekam roku uz vēdera un sajūtam, vai ieelpā viņš uzstāts un izelpā. Jā, tātad vēders iet uz priekšu un vēders iet uz aizmuguri. Tātad pirmais, ko mēs vienkārši arī mēs pamēģināsim, būs, mēs mazliet darīsim pretēji, kā mēs darām, nu parasti kā ieelpa, izelpā, ne? Nu tā mēs mācām, nu visu kaut kur darām. Bet ja mēs gribam diafragmai palīdzēt, es nerunāju par to, ka šis ir nepareizi vai kaut kā, bet ir tāds labs treniņš, kad ieelpā mēs tā kā dodam impulsu un arī ar ķermeni tā kā mazliet nolēcamies. Tā kā palīdzam, tā kā viņam noiet uz leju un otrādā pusē. Un pavērot, kā ir elpot. Vai nav tā sajūta brīvāk plecos? Tātad ieelpā mēs ejam uz leju. Izelpā mēs tā kā to diafragmu, ja, ieelpu, mēs viņu tā kā viegli, nevis tā kā es baigi saliecos, ka nav vietas, varbūt pieciemies kājās šito labi, pieciemies kājās, jo man liekas dažiem